sauc Jānis Didriksons, esmu no Dobeles. Patīk izgatavot skaistas lietas, piemēram, kā šī komoda. Man patīk apstrādāt koku, man patīk lakot, slīpēt. Viss, kas saistīts ar koka darbiem un finiša apdari. Tas ir mans aicinājums dzīvē, jā. Vēl līdz šim visādus sīkumus, spoguļus, atslēgu piekariņus, kaut kādu palodzes esmu izgatavojis. Bet tagad koncentrējos uz mēbeļu izgatavošanu. Kaut ko skaistu, kaut ko ar lielu pievienoto vērtību, kaut ko savu. Tāpēc esmu izveidojis arī savu zīmolu Didriksons. Sākās viss ar to, kad piedāts ir 40 gadi. Sagribējās kaut ko atstāt aiz sevis, tāpēc sāku domāt, izgatavot savas mēbeles ar savu raksturu, ar savu odziņu. Mēbelē vissvarīgākais noteikti ir raksts, koka raksts. Kāds ir, tas ir našfinieris, svarīgākais ir. Ļoti labs brīvā laika pavadīšanas veids, prom no darba, prom no visa, prom no problēmām, atslēgties, palīdz man relaksēties. Noteikti varētu atšķirties ar krāsu daudzveidību, varbūt ar stilu daudzveidību, bet pamatā vienmēr būs našfinieris, cēlkoki, sarkans, melns, brūns, rokturīši, ļoti patīk zelta, pārsvarā būs zelta noteikti, ar individuāliem risinājumiem, pieskaņots katra gaumē. Viens grib atvilknes, viens grib plauktus, viens grib krāsot, viens grib lakot. To visu mēs varam izdarīt. Granta konkursā es vēlējos piedalīties, jo gribēju parādīt sevi, ko es varu izveidot. Un pateicoties finansējumu, bija iespēja iegādāties instrumentus, ar kuriem veiksmīgi pabeigt šo pirmo projektu. Ar šo naudu man bija iespēja iegādāties gan skrūvmašīnas, gan zāģi, gan tapotāju, gan slīpmašīnas. Vieglākais bija pieteikties, grūtākais bija apkopot domas, uzrakstīt projektu, saprast, ko man vajag, cik tas beigās viss maksā. Tas bija tas grūtākais. Mēs varam pavērt. Turpināt iesākto. Turpināt iepriecināt cilvēkus ar skaistām mēbelēm. Nākamie soļi būtu parādīt sevi, lai cilvēki redz mani, lai iepazīst manus produktus, ka tie nav kā citiem, iekarot varbūt citus tirgus, kā piemēram Skandināviju, pēc kā es esmu arī iespaidojies ļoti. Ja ir vēlme iegūt savā īpašumā ražotu Dobelē, skaistu mēbeli, droši, sazināties. Mēs esam atvērti visām jūsu idejām. Nākamajiem, ko es iesaku, noteikti nepadoties, nenobaidīties, apzināties savas iespējas un tās neatlaidīgi katru dienu domāt, sapņot, realizēt, kā man ir sanācis arī. Tas ļoti daudziem nepatīk, tas putekļi, slīpēšana.